Un ir tā, čau, čau visas dāmas. Um, kas nezina, tad šis ir tāds pilnīgi absolūtais brīvais formāts, nu vienkārši iespēja padalīties ar kaut kādiem, nezinu, saviem iespaidiem, uzdot savus jautājumus un dabūt kaut kādus ieteikumus, kaut kāda tēma ir, un ja nav kāds iedevis kaut kādu citu tēmu, tad es vienkārši stāstu par to, kas man ir bijis aktuāls. Un kaut kur jau tas kaut kur arī tur norezonē un aizrezonē un beigās ir noderīgi. Nu tad šīs te dienas tēma, pilnīgi bez jokiem, ir emocionālā ēšana. Jo man vienkārši sanāca nu, tik kapitāli norauties no pareizās ēšanas. Un nu, tā kā jau pilnīgi visu es nevaru neko darīt tā, ka, teiksim, tā, tagad ēdīsi pareizi. Tagad tu sēdēsi uz diētas. Jo tad, kad es sēžu uz diētas, tad es aiziešu pie leduskapja, es nepārspīlēju, es aiziešu 10 reizes stundā pie leduskapja. Ikdienā es viņu netaisu tik bieži vaļā, es viņu tikai taisu, kad man kaut ko ēdam paņemt vai uztaisīt ēst. Bet ja es pateikšu, ka es esmu uz diētas, tas ir viss, tas būs vienkārši konstanti leduskapja vidināšana. Un tāpēc, nu, es tur sev strādāju, un tur blā, 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 blā. Un tāpatās. Un tāpatās sanāk norauties. Nu, jo, nu, tā, nu, lai neiet tikai gluži par mani, ja te runa, tad, nu, tā ēšana un emocionālā ēšana, nu, tā ir tik sarežģīta tēma patiesībā un tik grūti novaldāma un kontrolējama, tāpēc, ka tas ir pats pamats. Un no ēšanas ir atkarīga mūsu izdzīvošana. Un kā tad es sev aizliekšu ēst? Tas taču ir bīstami, tā taču nevar. Un jā, arī tas ir bīstami, es nevaru neēst, nenotiek to tā kā apziņā, tad nu, zemapziņā tas taču notiek. Un tāpēc ir tik grūti no tiem ieradumiem vienkārši atbrīvoties. Un nu, pašā pamatā jau ir mūsu audzināšana. Tas, kā mēs esam auguši, tas, kāds ir bijis pats sākums, šī bērnība, kad zīdainis piedzimst, tikko viņš sāk raudāt, tā kas notiek? Slapji pakaļ, nav slapji pakaļ, pie pupa klāt vai pudeli mutē. Un nav jau īsti starpība. Nu, no emocionālā viedokļa nav starpība, vai tas ir trūci barošana vai pudeļu barošana. Nav starpība. Tikko tu jūties slikti, tā tev bāž iekšā ēdienu. Un, nu, pat vispār, es esmu veca māte, es nezinu to, kas ir tagad jauno māmiņu tirgū, ja, un tajā informācijas burbulī. Iespējams, ka tagad jau runā par to, ka katru reizi, kā bērns ieraudās, nav viņš jābārs pie pupa klāt, ja, kad reizēm tas ir vienkārši bērns, viņam pietrūkst šī siltuma, viņam pietrūkst šīs sajūtas, kad no visām pusēm ir apņemts un siltumā, un vienkārši viņš dabū ēdienu tā vietā. Un tur jau sākās šie paši pamati šai emocionālai ēšanai. Man gribās mīļumu, es ēdu. Kas ir piens? Nu, piens taču tur ir salds viņš ir, un cukurs ir, un mēs jau pierodam. Un tas ir tādā neapzinātā vecumā, pašos pamatiņos, kas notiek tālāk. 1. septembris. Vajag kūku, ejam uz teātri, vajag kūku, tu izdarīji kaut ko tur, nezinu, ko tur, pabeidzi skolu, vajag kūku, noliki eksāmenu, jāsvin ar kūku. Visa tā kaut kāda atzīmēšana un labā nosvinēšana ir saistīta ar ēšanu. Un, arī maniem bērniem jau tā ēšana ir jau aizgājusi. Ja teiksim, no pašos sākumos tur man nebija tas, ka kā tikai kas tā tik puķģīmī.
Bet pēc tam tā svinēšana, jā, viņiem jau arī ir ar to ēšanu sasaistīt kopā. Un viņiem ir vēl trakāk, viņiem ir ne tikai kūka, viņiem ir McDonald's. Bet, nu, labi, neviens jau tur neatmetīs pēdas no McDonald's vienreiz mēnesī, ja? Bet, nu, tas ir cits stāsts par to, ka tu nevari aizliegt visu, jo tad, kad tas bērns tiek savu vaļā, tad viņš to tik vien darīs, kā ies uz McDonald's, ja? Jo viņš būs gribējis un nebūs dabūjis. Bet, nu, tā tad visu laiku ir kaut kāds šitas nu, kad vajag. Un ir jau arī, teiksim, ir jau arī pamatojums, kāpēc mums prasās to īpaši cukuru. Mums prasās tātad to cukuru stresa situācijās. Tāpēc, ka stresa situācijās smadzenes tur iet pa gaisu un ir nepieciešama glikoze, lai tur ātrāk visi tur tie procesi tur izietu, apstrādātu informāciju un tam līdzīgi, lai tipi no sērijas, lai nomierinātos, tev ir vajadzīga glikoze. Cukurs ir ātrākā glikoze, ko tu vari dabūt. Un tas pat ir, nu, dabā novērots, kad bija tur kaut kāds pētījums, kad kaut kāds tur, nezinu, dakterīts bija braucis un redzējis uz ielas, ka ir notriekta vāvere, un cita vāvere nāk un laiza asins, kas ir pie tās beigtās vāveres. Un domāju, ka tā ir sagājusi kuku, bet tad tur izrādījās beigās kaut ko tur izpētīja, kad jā, kad tie dzīvnieki tā arī dara. Kad, nu, kad viņi laiza tās asinis, tāpēc, ka tur ir glikoze un tas palīdz viņiem nomierināties. Tā kā, nu, mēs jau esam, kā angliski saka, hardwired, lai mēs meklētu to cukuru, lai mums viņš palīdzētu. Arī, teiksim, izmantojot, piemēram, integrālo atskustību terapiju. Arī, ja tu neesi pēdusi, atskustību laikā varbūt tā, kad sāk rēpt galva. Un ko tad vajag? Tad vajag paņemt glikozi, lai tur nomierinās un tiek ātrāk galā, lai enerģija nebeidzās smadzenē. Un, nu, tā kā mēs esam ļoti, nu, tā, nu, ēdiena varā, principā. Un vēl jau ir tas fakts, kad, nu, piemēram, mamma sāk saistīties ar ēdienu. Un tad, ja trūkst mammas, tad mēs gribam ēst, jo tas ēdiens mums dod to mammas mīļuma sajūtu. Un ļoti bieži šādā gadījumā sanāk tā, kad mammas vairs nav, mamma nomirst, un tad sākās emocionālā ēšana, jo katru reizi, kā pietrūkst mammas, tā mēs mammu aizvietojam ar ēdienu. Nu, labi, nu, tur jau ir vispār 101 iemesls, ja, tā emocionālā ēšanai, bet nu, mēs vienkārši mēs mākam viņu sasiet un piesiet klāt ļoti daudz kam, jo ēdiens ir mūsu pamata nepieciešamība. Un pie kāda, nu, mēs esam pieraduši, nu, tādu arī gribās. Ja man mamma saistās bērnībā ar kūkām, nu, tad man gribās tās kūkas, lai man būtu kaut kāds mīļums vai kaut kas tāds. Nu, un kas tad notika ar mani? Nu, vispār es esmu tāds kolosāls piemērs, kā tukšumu sevī mēs aizpildām ar tādu binge uzvedību. Tātad visu laiku, ko mēs darām, to mēs darām lielos daudzumos un ilgā laika periodā. Rijam šokolādītes, dzeram vīniņu, nevis vienu glāzīti, bet vienu pudeli. Čipšus mēs izēdam paku, nevis paņemam trauciņā, teiksim, jā. Televizoru mēs skatāmies, nevis noskatāmies seriālam, tur 2 sērijas un ejam gulēt, bet mēs skatāmies līdz 3 rītā to seriālu, un tad nākošā diena visu izčakarēt, un Agita jau smējās. Es to visu darīju, un ar televizoru man tas joprojām ir, ja es būšu uz tā āķa, tad es uzķeršos uz viņu. Nu labi, tas nevienam pāri nenodara, izņemot man. Tad ok.
Bet es biju konkrēti atkarīga no šokolādes. Un, nu, man negribas teikt, ka es būtu atkarīga no vīna, jo, nu, ja es būtu bijusi atkarīga no vīna, tad es nevarētu vienkārši iedzert glāzīti tagad, jā, un likties mierā, bet tas vīns bija palicis par tādu vakara rituālu. Bērni gulēt, tam, un pie teļuka. Un, nu, tāpēc, ka tas ir tas, kas ir sabiedrībā akceptēts visās amerikāņu filmās, visos amerikāņu Instagram kontos, tu taču redzi, mamītes, kā noliek bērniņus gulēt tā vīna glāze. Tikai man tā tas neapstājās pie tās glāzes. Man tur gāja, nu, pudele, reizēm visa pudele. Un, nu, droši vien tāpēc, ka man tā alkohola panesība ir tā diezgan augsta, tad, nu, man tur nereipst no vienas glāzītes, nu, tad there you go, nu, aiziet puspudeli reizē veseli, nu, ko tad es tur daudz? Bet nav jau nekāda vaina, bet ja tas ir 4-5 vakari nedēļā, ja, nu, tad tas, nu, baigi jau, nu, forši tas nav, nezinu, ne nierēm, ne aknām, ne visam pārējam. Un šī te šokolādes atkarība man bija vienkārši konkrēta, jo es biju tajā laikā mājmācības mamma, un atkal visur, kur tu paskaties, visos kontos, kur ir mājmācības mammas, tur ir vienmēr kafijas krūze un šokolādīte. Un 3 kafijas krūzes, 5 kafijas krūzes, pie katras kafijas krūzes par šokolādītēm, un ne jau vienam gabaliņam, protams. Nu, es vienkārši nevarēju paiet garām šokolādei. Nekādā veidā nevarēju paiet garām. Un, nu jā, tad, mācoties to integrālo otrskastību terapiju, mēs strādājām, mēģinājām viens uz otru par tās tehnikas. Un es pastrādāju ar identitāti, ar sevi, sajūtu sevi, atkal caurums man pazuda, sajūtu sevi. Un man vienkārši pazuda vēlme uz nepārtrauktajiem vīniņiem un nepārtrauktajām šokolādēm pilnīgi dabiski, bez kaut kādas, nu, pat nemanot, tas vienkārši notika. Nu, labi, nu, un tagad patinam uz priekšu 3 gadus. Un te nu es esmu. Mans tētītis apsveic savus mazbērnus dzimšanas dienās, vārdienās un visādos svētkos ar šokolādes maisu. Nevis ar šokolādīti, bet ar šokolādes maisu. Kas man pārāk nepatīk, bet nu, es neko nevaru viņiem izdarīt. Un, nu, labi, vismaz kaut kā, jā. Un tad, protams, nu, kas notiek? Nu, pirmajā dienā, protams, sīkie sakrīt maisam virsū, viņi arī man piedāvā. Un man ir bijis pilnīgi vienalga. Man pat, nu, tās šokolādes, nu, tās parastās un tās bērnu, man viņas negaršo, ja viņas ir pa saldu un vēl nezinu kādas. Un tad pienāca marts. Un ko es izdarīju martā? Martā es izdomāju tā, tagad, nu, man tās šokolādes neprasās, man pilnīgi neinteresē. Ok, tā, jānopērk ir vienmēr pasaku nepareizi, bet kā iemācījos nepareizi, tā arī saku nepareizi. Kolagēns vai kalogēns? Kurš bija pareizais? Lūdzu, pastāstiet man. Kolagēns, kalogēns. Kolagēns. Kolagēns, man liekas, kad. Kolagēns. Tāpat kā es timjāns un rozmarīns iemācījos pirmoreiz nepareizi, es viņus pēc smaržas varu atšķirt, bet atcerēties nosaukums nevar. Tā kā, nu labi, nav svarīgi, jūs zinat, par ko iet runa. Un es tur skatos tagad, kaut kāda akcija, nu, nopirkšu šoreiz nevis tur pulverī vai kaut kādā tur šķidrumā, bet nopirkšu tā kā sīkajiem, tā kā gumija lācīši, ja, tādā veidā.
Ok, nu kāda starpība, tur bija atlaidīti, izmantosim atlaidītas un visforši. Nu, es saņemu šo te paciņu un tur izrādās, ka ir dienas laikā jāpēd 5 šīs te pastiles. Ja es to būtu zinājusi, ka man ir jāpēd 5 dienas laikā, es to nebūtu darījusi, es nebūtu pirkusi, tāpēc, ka kas notika? Es pieradu pie tā, ka 5 reizes, 3 reizes atcerējos to sadalītās 5 sponžas, ja? 3 reizes dienā man ir kaut kāds saldums mutē. Un, lai gan tur ir saldinātājs, tur stēvija un vēl zinu, kas smadzenē jau ir viena alga, vai tā ir stēvija, cukurs, sakarīns vai medus, tas ir saldums. Un viss. Un es pēc kaut kādām 2 nedēļām šī te kolagēna, es vienkārši norāvos, man vienkārši atpēc bērnam bija vārdiena, Sencīts apsveica bērnus. Es biju maisā iekšā un vienkārši neapzināties sāku tur snekoties tās šokolādes. Un, jā, kamēr es saprotu, kas man te notiek, viss pumpās izmeties ir diez, kāpēc? Varbūt uz šokolādes rītā vakarā un pēcpusdienā. Un, jā, un bija vienkārši pagāja laiks, kamēr es piefiksēju, ka es to daru, jo es jau nepiefiksēju, tas pilnīgi absolūti automātiskā kaut kāda vecā programma, kurā es vienkārši iekāpu. Un, jā, iekāpu vecajā programmā, ko izraisīja tas, ka man visas dienas garumā tika dots šis te saldums. Tāpēc, jā, tas man šķita baigi interesanti, ja, kad, tas ir uzturu bagātinātājs, ja. It kā jau nekam nevajadzētu būt tur sliktam, bet redz, kā var ietekmēt. Piemēram, var jau būt, kad es esmu vienīgā tāda. Varbūt, bet, īstenībā diez vai. Diez vai es esmu vienīgā tāda, tāpēc arī pie tā, redz, ir jāpadomā, kādā veidā mēs uzņemam tos kaut kādus uzturu bagātinātājus, un vai tas kaut kur mūs nevar novest no kaut kāda ceļa. Tāpatās arī, teiksim, es domāju, ka tajā pašā kastītē ir iemetami šie te veselības dzērieni no sērijas, jā, arī kaut kāda sporta tur tie dzērieni, rehidratācijas un šie te visi, kuriem tāpatās ir šis te saldums klāt. Protams, ja tu neej katru dienu uz džimu un tur nedzer pēc vingrošanas, iespējams, ka tas tā nedarbojās, bet, jā, manā gadījumā tas tā bija. Un kas tad ir tas, ko darīt, ka tu saproti, kā ir atkal vagons ir pienācis un es esmu viņā ielikusi. Pirmkārt, tad, kad tu saproti, oh my God, tiešām, kā man šitā sanāca, negraust sevi, vienkārši pajautāt, vai man to vajag? Vai man tiešām to vajag? Jo tas liekas tāds, big deal, bet patiesībā tur ir ļoti precīzi jāpieskarās, jāpiedomā šiem te vārdiem, jo bija man viena kliente, ar kuru mēs strādājām par šo pašu tēmu. Un es viņai saku tātad, tad, kad tu ieeji tur, es nezinu, eklērnīcā, ar draudzeni, piemēram, un tu paņēmu uz to kafiju, un tagad tu izvēlēsies to eklēru, un tevi tā, šito, oh my God, ir vienkārši 3. Es nezinu, ko izvēlēties, es ēdīšu 3. Tad tu vienkārši sev paprasti, vai man tiešām vajag to eklēru? Un parasti atbilde būs nē, un tev uz tā viņa negribēsies vairāk.
vai arī vismaz, nu, tu tā kā vairāk sapratīsi, kuru tu gribi, kuru tev vajag, kuru tev varētu vajadzēt. Un tur ir sakars ar ķīmisko sastāvu, eklēru un ar smadzeni, kas viņai tajā brīdī ir vajadzīgs, tev var sagribēties, ja? Bet principā pārsvarā šī te atbilde tev būs nevajag. Un tad, kad tā atbilde nāk no iekšas, tad nu, automātiski jau apstājās tā prāta, tur tā riņķošana, kas tev tā kā, nu, tur tajā, oh my God, man vajag visu šokolādu un to. Un tātad, kas man bija ar klienti? Klienti man saka, nu, nestrādā šitā tehnika. Šitā tehnika nestrādā. Es visu laiku saku, vai es šito gribu, un man visu laiku atbild ir jā. Un jā, ja tu teiksi, vai es šito gribu, tev vienmēr būs atbildi jā, tāpēc, ka tu viņu tu gribi, nu tas ir skaidrs. Bet ja tu pateiksi, paprasīsi, vai man šo vajag, tas ir pavisam cits jautājums, un tu saņemsi pavisam citu atbildi. Un tāpēc, nu, ir tai smadzenei, nu, tik nozīmīgi tie vārdi, kad, nu, reizēm tas ir vienkārši smieklīgi vai apnicīgi vai tracinoši, bet ir, nu, šis te vienkārši lieliski palīdz. Un, nu, jā, man pat atklāt sakot, man šoreiz pat nevajadzēja to izmantot, pielietot. Man uzreiz jau, tikko es sapratu, oh my God, nu, ko tu dari? Liet kaut kādus tur Bounty šokolādes un marsus un tviksus, kas viņi ir šausmīgi saldi un man patiesībā negaršo. Un kas ar tevi notiek, izbeidz. Un jā, nu, es arī biju notiesājusi to kolagēnu pudeli. Un viss nav. Es neesmu nevienu šokolādes olu apēdusi lieldienās un kaut kādas, tur es nezinu, pūtiņas un vēl nezinu ko. Viens kaut kāds tur keksiņš, kas bija uz galda, to jā, bet un pazūd, jā, man parādījās vēlme snēkot 10, 11 vakarā, tas arī vienkārši ir viss tas ir vienkārši beidzies ar to, kad es vienkārši piefiksēju, sapratu, ko es daru, un tad tas man tā kā, tas nebūs īstais. Tā kā tā, nu kā jums ar šito te emocionālo ēšanu un neēšanu un kontroli ir vai viss ir under control? Man tagad ir baigi labi. Man arī bija tas, ko tu stāsti, arī kaut kāda noraušanās un nu, vispār kaut kāda bezjēdzība, ko es tur ēdu. Bet es no 19. februāra sāku to gavēni. Tur nebija tik nu, tur bija jā, cukurs nē, alkohols nē, bet es izturēju 21 dienu. Laikam vārdienā es kaut ko tur, nu, tā kā jā. Bet pēc tam, man liekas, kad nedēļu vairāk, jau 2 nedēļas jau drīz būs, es uzsāku detoksu tādu. Tur vispār arī ļoti daudz, nu, es ēdu tagad graudaugus, pakšaugus, ko es vēl ēdu, dārzeņus, augļus. Es saldumus, tad es neesmu ēdusi jau vairāk kā mēnesi, un es tagad domāju, kā tas ir, bet man nav baigi grūti, tāpēc, kad man ir mērķis, un man patīk, ko es redzu uz svariem, un tā kā man ir mērķis, ko es gribu dabūt kādu svaru, un es nezinu, kas būs pēc tam. Es nezinu, jā, bet man šis jautājums jāatcerās, vai man to vajag. Bet pie saldumiem toči es neesmu. Bet man bija vienreiz tā, kad man nesevišķi laba tāda sajūta bija, un kad, nu, vienmēr tad aizskrien ir šitais tie kaut kāda šokolādīta un kaut kas, nu, tāda, tā rūgtā šokolāda un tā, kas ir manā atvilknītē. Es aizgāju, pavirināju, pieķēru sev pie domas, kāpēc es tur viņu virināju, un, nu, nē, es taču negribu. Un aizvērt ciet, un es pieķēru, nu tā, kā tas notiek, to mehānismu, kad tas ir.
Nu jā, un arī tas vīniņš man ir bijis, rāda filmu, tur viņiem arī vīniņš, viņi sēž, jā, es arī aizēju, man arī tāda atmosfēra vajag, viss tas ir bijis, jā, bet, no alkohola kaut kā man ir viena bija tagad atteikties, jo, ja es smējos, man laikam es esmu visu izdzērus, jo mūžu devu. Tas ir numur viens, ka tu visvieglāk atteikties. Nu, pārējais tā, bet, pagaidām baigi labi, jā. Bet, redzēs, jā. Vai man to vajag, tas jautājums ir jāatcerās. Nu, jā, ja man to gribās, tad, protams, gribas. Nu, jā. Конечно. Man to vajag. Jā. Jā, jo vēl viena tāda sarežģītāka tehnika, es tikko atcerējos, jā, ir tas, ka, tu tā kā saproti, kas ir, kurā brīdī es meklēju to saldumu vai to sneku kaut kādu, kas tā ir par sajūtu, kas man ir, ko man viņa rada šis te ēdiens, ko es sev ielieku iekšā. Reizēm tas ir, man bija tāds arī paradums, kā es taču esmu tik ļoti vērtīga, kad, man vajag ēst visvairāk no maniem visiem, es un 3 bērni, ja, man ir jāēd visvairāk. Tāpēc, kad es taču esmu vislielākā un vērtīgākā un tam līdzīgi, ja. Un, toreiz es vēl biju visgarākā, jā, tagad es vairs neesmu. Un tas bija kaut kāds pilnīgi absolūti, tāds neapzināts brīnums. Un tad, mēs sajūtam, kas tad ir tas. Tātad, ja es jūtos vērtīga, kā es varu sev savādāk šo te sajūtu iedot? Kā es varu šo te kaut kādu tur mīļumu, teiksim, ja, vai ko, kā es viņu varu iedot? Es varu kaut kādu tur, es nezinu, meditāciju tur uztaisīt, piemēram, ja, par savu vērtību, ja, visas tagad uz YouTube kanālu manējo taisīt, ietīt tappingu par savu vērtību. Vai arī, man gribās mīļumu, ko es varu savu suni samīļot vai savu kaķi, pačužināt, ja viņš ir tāds, kurš uzreiz nekampī rokās, ja tikko viņam pieskarās. Vienkārši atrast veidu, bet, protams, tev ir jānonāk līdz tam, ka tu saproti, tas ir automātiski un ka tas atkal notiek, ka tu atkal ēd, ka tu atkal aizpildi kaut kādu vietu. Un tad arī tas var palīdzēt tā kā, nonākt tajā, kad iedot sev to, ko tev gribās, nedodot to ēdienu. Tā kā šitā. Vai, jā, Jūra? Es varu padalīties, man liekas, man pašai par šo te būtu jāraksta, nezinu, vai grāmata vai blogs, jo es ļoti labi zinu, kas ir emocionālā ēšana un kompulsīvā pārēšanās, jo kaut kādi 4 gadi atpakaļ ļoti daudz tā kā tievējot. Protams, tagad atskatoties, tur nebija ko tievēt, bet, jā, tātad tu ievēro, tu gribi šokolādes gabaliņu, tu saki, nē, es tur labāk apēdīšu dateli. Tu apēd 5 dateles, tu nedabūji to šokolādi, un tad tu beigās aprī pusfāzeri. Un tad tu sevi moki, ak, Dievs, un tad atkal padzīvo, kaut ko gribās. Tu kaut kā citādi mēģini to apmuļķot, to sajūtu, un vienkārši pāries, un atkal jāēd jau vairs to tikai tāpēc, ka tu sev aizliec to ēst. Un tad es tiku līdz tādai jau, tādai apzinātai, intuitīvai, tagad arī tie ir 2 dažādi laikam jēdzieni, intuitīvā ēšana un apzināta ēšana, un tad tur izgāja arī to kursu, un es šobrīd jau biju aizgājis līdz tam, kad es tiešām sev atļauju visu, un ja man gribās šokolādes gabalus, viņu apēdu, un es esmu mierā, un man tiešām vairs iedomāties, ja es tagad pusfāzi ir apēst, mokas izventos. Bet, Inese zina manas iemesls, kāpēc man šobrīd ir katru mēnesi jāsvarās, un tas man darīja bažīgu. Jo es nesēros ikdienā, jo man bija pašsajūta svarīga, man tas svars, tā kā
Tas man tā ļoti labi patika, kāpēc kaut kam no ārpuses ir jāpasaka, kā es, tā kā iekšēji jūtos, jo es saprotu to, ka es gribu svērt tā kā 12. klasē, vidusskolu pabeidzot un saprotot, pēc 12 gadus es vairs nevaru tā svērt un izskatīties, un tas ir tikai normāli. Un, jā, pirms kāda laika tur es ļoti maz sēdu, tad es nevarēju tur iest, un tad man atgriezās apetīti, un tad es sēdu, bet es atkal sev ļāvu visu, ko es tā kā gribēju, un man negribējās ne tādas kūciņas, ne saldumus, bet auglīšus, un tādu ļoti labu, un tādu foršu sātīgu ēdienu. Un tad es aizēju pie ārsta, un ārsts man pasaka, ka ir plus 3 kilogrami, tā kā pa mēnesi. Bet es jūtos labi. Bet ārsts saka, šitas nav labi. Un man tāds, iekšējais pēc tam eju, tā kā domāju, ok, varbūt, tā kā es pamanīju tās nianses, kur varbūt tiešām, kur, es varētu apstāties, bet es sev tā kā ēdu, tāpēc, ka es sev esmu atļāvusi, jo tagad es taču varu, vai ne? Man tagad ir apstākļi tādi, ka es varu ēst. Un līdz ko es sāku sevi ierobežot, es sāku just, ka man gribās ēdienu, kas man vispār iepriekš, tā kā neprasījās, jo tāpēc, ka es sev aizliedzu. Es sāku mazāk ēst, man sāka vairāk, man liekas, man reiz galva, man nepatīk tā sajūta, un pēc tam es sapratu, ka, tāds, no ārpuses, tā kā nav labi, bet, tā kā ārsta tas izteikums, bet iekšā man kāds, bet kā es jūtos vienkārši, tā kā es tiešām jūtos labi, un, ok, varbūt tīri medicīniski tāds svaru pieaugums tur mēnešu laikā nav labi, bet es vienkārši sāku vairāk kustēties. Un tas arī, principā to es arī sapratu, ka man tā problēma varbūt netika no ēšanas, ka tas svaru pieaugums vienkārši tas, ka tā enerģija, varbūt, uzkrājās, un viņi vienkārši vajag aiziet un izsteigāt, bet es sapratu to, līdz ko man kāds pateica, tu to, tā kā tev ir kaut kas pa daudz, tu to nevari, man, pilnībā, un visu man tas tā uz kaut kādu mirkli, izsita, baigi grūti bija to atkal sajust, jo man likās, kā man no ārpuses atkal kāds var pateikt, nav labi, es iekšēji tiešām jūtos, tā kā labi. Jā, zin kā tiem ārstiem, viņiem jau, ir tā, viņi jau visu uztver lineāri, tā, es tev ieraudzīju tad, tagad tu nosvēries, tagad tev ir plus 3, tātad tas tagad ies augšā visu laiku, tur līdz, es nezinu cik, un tāpēc viņiem tur, tas nav labi. Bet, tieši tā, es nezinu, jāstāsta jau, ja tu tā kā, tur briesmīgi nepārspīlē, tad ir jāklausas sevī savādāk, tur dzīt sevi kaut kādā tur stresā, tas neatmaksājās. Jo tad tev no kortizola viss krāsies apkārt un tāpat neizskatīsies nekas diži labāks tur uz tiem svariem. Jā. Man nekad nav. Es esmu no tiem variantiem, kas varēja ēst vidusskolas laikā visu, da jeb cikos un da jeb kādā daudzumā, un es biju tā kā slots kāds apmēram. Un, un tad es paliku stāvoklī. Un, es respektīvi savā pusauģa vecumā, līdz 27 gadiem, tad, kad es paliku stāvoklī, es neiemācījos nekādu tur veselīgo tur ēšanu. Es zinu, bet es nekad to neesmu baigi pievērsus tam uzmanību. Es neiemācījos kaut kādu vingrošanu, regulārās fiziskās aktivitātes, jo es izskatījos šitāda, un visi visu laiku man ir teikuši, tu jau tik sportiski, tu tur tāda, tu sportiski, tur es domāju, labi, ok, sportiski, es taču nekā nezinu, ok. Un, un tad es paliku stāvoklī, un tad es vēmu 3 mēnešus no vietas, un tad es zaudēju svaru, un tad es vēmu vēl 2 mēnešus no vietas, kaut ko pamazām pēdot, un tad bija tā, kad 7. mēnesī man vairs nebija slikti, un tad sāk rīt vienkārši visu.
es pieņēmos svarā par 25 kilogramiem. Un, nu, ok, nu tad, kad tas bērns tur piedzima, tur tā un šitā, it kā es tur kaut ko arī tur pazaudēju, 15 es pazaudēju, 10 man palika. Bet kas notika? Es pazaudēju sevi. Es pazaudēju sevi un es sāku pildīt, ciet to caurumu ar sevi pazaudēto, ar visādām tur bulciņām un vēl nezinu ko, pilnīgā ārprātā. Un nu, man tās dzemdības bija traumatiskas, teiksim tā, ja, jo man viņas beidzās ar ķēzargriezienu, nevis tik dabiski, kā es biju iedomājusies. Un man bija šausmīga šī te vainas sajūta. Nu, kas pa māti, ko es vispār zinu, ko ar bērnu darīt, es viņu pat piedzemdēt nevarēju. Un es sāku klausīt, es tev nevaru ticēt, es sāku klausīt mammu padomiem, tur omīšu padomiem, un viena saka, ēdu tur iesala ekstraktiņu, lai ir B vitamīns, otra saka, rekur ēdu, tur es izcepu kasti ar siermaizītēm, ēdik, tev taču tagad jābaro, tev taču tur tagad jāēd un vēl nezinu kas, un nu jā. 3 bērnus vēlāk, tas sanāk gados, nu labi, gados tagad nereiķināšu, nav svarīgi, 3 gadus vēlāk, un tad vēl arī, nu jā, es tad nezinu, kad tas man tur sanāk. Un tad vēl vīrs izdomāja nomest karoti, un tad bija atkal bija vienkārši mēnesis, kur laikā es nevarēju, nu, vienkārši stresa dēļ es nevarēju paēst. Tad, kad es sāku varēt ēst, nu, tad es pakals jau tur stūķēju iekšā. Nu, es nekāpu uz svariem un nemērījos, bet man liekas, ka man varētu būt, ka man pie 100 kā gāja jau tur klapēja jau gandrīz pie durviņu. Vienkārši, nu, konkrēts, nezinu, izvairīšanās skatīties taisnībai acīs un realitātē un tam līdzīgi. Tā kā jā, nu tas tiešām ir, tas ir sarežģīti, un tas ir vēl sarežģītāk, nu, teiksim, meitenēm, kurām ir bijuši, nu, kaut kādas šīs te anoreksijas un bulīmijas un visi šie te brīnumi, jā, tur tas ir vispār ļoti, ļoti sarežģīti. Bet jau pat cilvēkam, kuram nav tādas tendences, arī jau ir ļoti grūti saprast, piefiksēt un nu, tā kā, ok, tā viss stop, un mēs ejam uz priekšu. Neskatāmies tur uz apakaļ, negraužam sevi. Vienkārši ejam uz priekšu un pievēršam uzmanību. Un skatāmies, kas notiek. Nu, man laikam izbeidzās teksts. Un jūs droši varat piebilst, ja jums ir kaut kas piebilstams, vai arī jūs varat prasīt kaut ko pilnīgi par jebkuru citu tēmu. Es esmu šeit, ja ir kaut kas tāds, ko, nu, tur, kā man tur, kas tur, ko tur, tad droši var uzdot un dabūt tos tipus un trikus. Piekrīt Ilvai, jā, ka baigi jāklausās ir, nu, savās izjūtās, kā tu jūties, kad nu, un nevis tur skatīties jau uz svariem, kad ir kaut kāds brīdis, kad tu jūti, nu, tā kā nav labi, nu, labi, es uzkāpu uz svariem, nu, jā, es redzu, kas tur rādās, nu, skaidrs, ir kaut kāds, tad, nu, tā kā, nu, tagad jau it kā ir labāk tajā pavasarī, bet nu, tumšajā mēnesī man arī bija baigi drūmais laiks ar visu ēšanu, nu, kaut kāds kapitāls murgs bija. Nu, man pašai riebjās viss tas, un es domāju, nu, ko darīt, un man patika, ka tas pirmais gavēns bija baigi foršs, nebija tāds baigi uzbrukošais, un bija tāds arī kompānija, un tāds ar humoru, un tas man baigi patikās, un
Un hejas baigi sāk just, jā, baigi labi, un biksītes tāds vaļīgāks, un normāli pieliekties, un tā kā pat arī sev patīk, un beigās, nē, es kaut kā baigais āķis lūpā, es domāju, nē, es uzķēru, kad es varu. Nu, man baigi nebija viegli nomest, kaut kā es uzķēru, un tagad arī kustības vairāk ir, kad, tā kā, jā, man patīk tagad šitais te, nu, cerams, kad, nu, cerams, kad vēl ka būs labi. Nu jā, tagad ar to sauli tagad nu, tā mierīgāk, bet nu jā, tajā tumšajā laikā, nu tur vajag to saldumiņu sev dot, nezinu, siltumiņu, lai tev ir vienmēr silti un omulīgi. Kaut kāda siltā, mīkstā jaka, piemēram, jā, ja pietrūkst kaut kāds tur mīļums, ja, nu tur ierušinies tajā jakā un tev paliek forši. Var kaut kādus saldās, ēteriskās eļas dedzināt lampā, lai viņas smaržo kaut kādi tur tie saldie apelsīni un bergamote, piemēram, kas, nu, ir jau tāds salds jau tev riņķī, un tad arī varbūt tev, ja tu atkal tas ir par to, ka tu dabū to sajūtu, kas tev pietrūkst tā saule un tas siltums, tu viņu dabū kaut kādā citā veidā, ne tikai caur to ēšanu, bet, nu jā, nu, tas ir baigi, jo, nu, mums jau ir tas kods iekšā, kad tikko paliek augsts, ir jāsāk uzkrāt tauki, un lai var izvilkt ziemu, un tas jau arī mums ir ļoti senais kods, kam, nu, arī, nu, ir jāpiedomā, jo tiešām reizēm ir tā, ka es pamanu, ka es esmu sākusi ēst vairāk, un tad es skatos, ka suns arī sāk prasīt 5 reizes dienā ēst, nevis 2 reizes, nu skaidrs, laikam būs vēsāks, jo mēs abas divas ēdam vairāk nekā parasti. Un, jā, tā arī kaut kā ir. Nu, vai ir kaut kas no šīs tēmas, kas ir vēl kaut kāds jautājums vai kaut kas piebilstams vai kā ar ūdens dzeršanu veicot? Tā ir mana vēl viena tēma. Kad dienas, kad ir 4 kafijas un nav neviens ūdens, ko es nedrīkstētu, jo man ir pirms gadiem 20 bijis kronisks pielonefrīts, respektīvi man ir jārūpējās par to, lai es vienmēr visu laiku dzertu ūdentiņu, tējiņu un nezinu, kā tā kafija, tas tā kā tas rīls, kas klejoja pa Instagramu, kad ielej ūdenī, glāzē ūdeni, ai, cik forši dzeršu un sniedzās roka, upsī, kafija priekšā, tas ir pilnīgi par mani. Bet jā, tas arī tāds. Es tev varu ieteikt par to ūdeni. Tur ir tā, ka man arī īstenībā vienmēr ir bijusi problēma ar ūdens dzeršanu. Un tad es daru tā, man ir tā, nu, sporta pudele, un tad es viņu piepildu, un viņu visu laiku tur redzes lokā. Nu, kad es zinu, ka vismaz divas man ir dienā jāizdara, un tas palīdz. Nevis tad, kad es esmu mājās, es it kā to pudeli nenolieku tur, kur es viņu redzu, un tā kā nesenāk izdzert tik daudz. Bet, piemēram, darbdienās, ka tev tā pudeli visu laiku ir acis priekšā, ka tu viņu tur blakus, un tu visu laiku atceries, nu, tev vajag padzerties. Jā, nu, man tas strādā nedēļu, un pēc tam man tā pudele saplūst ar visu, kamēr viņa ir jauna. Bet tad, kad jau es pie viņas pierodu, man viņa saplūst ar visu pārējo, un par cik man ir, nu, droši vien, par cik man ir mājās bērni visu laiku, viņi mācās no mājām, jā, un tad, nu, man tik daudz uz visām pusēm raust, kad man tas nestrādā. Manas ideālās dienas, kad es izdaru visu, kas man ir vajadzīgs, ir tad, kad man ir nobukotas visas sesijas,
Jo tad es tik, nu kā man vajag runāt, tātad, lai es varu normāli parunāt, vajag man dzert to tēju, lai mitrinās neizžūst balssaites, ja, un tad man ir viss kārtībā, bet tikko ir brīvdiena un man nav sesijas, kur es sēžu šeit rokas stiepienu attālumā ar tēju vai to ūdeni, viss čau. Un man ar ēšanu ir tā, ka tagad es to esmu tā kā sapratusi un es to kontrolēju, bet man bija tā, ka, piemēram, pie stresa situācijām es varēju vispār nēst, es varēju dienām nēst. Un tad, kad tas stress tā kā nomierinājās, tad es varēju atkal pārēsties. Un tagad es vienkārši cenšos tā kā sev tā kā kontrolēt uz to, piemēram, ja ir kaut kāda stresa situācija, es vienalga kaut vai to banānu, kaut vai jogurtu, bet vienkārši tā kā piespiežu sev ēst. Un es jau tagad jūtu, ka kaut kādu laiku, jo man tas jau tā kā sāku nostabilizēties, ka man, tā kā, lai arī ir tas stress, bet es sāku tā kā sajust un saprast to, ka man ir jāpēd, ja ne, atkal būs tā pārēšanās, un tas jau viss atkal, tas viss aiziet pa daudz, nevis tā, normas robežās. Nu jā, patiesībā es atcerējos vienu padomu, ko man viena dāma iedeva. Viņa teica, tātad, vienalga, tātad, ja tu gribi, tu vari izlaist brokastis, bet, ja tu, izlaist vienu ēdienu reizi, ja? Jo pēc idejas ir kā mums nav jāēd nepārtraukt tik pa 2 stundām, jo mēs ģenētiski tā nekad nav bijis, kad kāds alu cilvēks sēdēja un ik pa 2 stundām ķēra mamutu un ēda, ja? Tas ir nereāli. Un, labi, un tad, principā, mums pietiek ar vienu ēdienu reizi dienā, bet, mēs neesam pie tā pieraduši. Un, bet tad, ja tu izlaid brokastis, tad fine. Ja tu nevari izlaist brokastis, tad vienkārši apēd 2 olas, lai tā tava ēdienreize ir proteīns. Tātad 2 olas un viss. Un, ja tu zini, teiksim, es tā kādreiz darīju, es zinu, man ir 11, teiksim, tur tikšanās kafejnīcā ar draudzeni, tad es aiziešu tur izdaršu to kafiju, un tad es arī tur to kūciņu tur apēdīšu, un, es neēdīšu neko no rīta. Bet tas jau nesanāk tāds rīts, jo 11 jau vēl tur pat pie tā rīta gan arī vai tur karājās klāt, vai ne? Un ļoti liela starpība, vai arī, ja es apēdu no rīta, pirms tās kafejnīcas tās 2 olas, vai arī nē. Doesn't make sense. Vajadzētu jau būt tā, kad, tagad es sapinos savā gudrībā. Kāpēc vajadzētu tā būt? Nezinu. Es sapinos. Mans gudrais domu grauds sapinās. Bet jā, katrā ziņā tiešām, baigā starpība. Un reizēm pat, tagad tās olas ir apēstas, aizjot uz to kafejnīcu, es negribās to kūku. Un es palieku pie tās vienas pašas kafijas, bet tā es vienkārši savādāk, pieradumu pēc, ja, viņiem kafiju, kā tad jau kūtiņu pie kafijas. Vienkārši apēstu un jēgas jau nekādas. Es mazliet papildināšu, es studēju uzturzinātni, ja, tīri no tādas, tā ir enerģija, kā tu, teiksim, par to stresa situāciju arī tas ķermenis, viņš jebkurā gadījumā prasīs atpakaļ. Viņam bija tajās dienās nepieciešams, tu nepēdi, viņš jau prasīs to atpakaļ, to, ko tu neuzņēmi, tāpēc tur arī sanāk par daudz, un tagad jau arī sanāk, to it kā negribās, bet tu apēdi un tu aiziet tur, un tev jau vairs, fiziski enerģija, tev jau ir, tev jau tīri fiziski negribās to kūku vairāk. Jā. Atkal kaut ko aizmirstu. Es ir kaut ko tik gudru visu laiku izdomāju, visu laiku aizmirstu. Jā, kūkas, olas, enerģija. Jā. Gribi? Atkal mans kaut kāds gudrais brauc aizgāja kaut kur aizbira. Aiz galda. Jā. Un tiešām neatslēgs apakaļ.
Jā, atcerējos. Tātad viens life hacks, kas ir absolūti par mani, ir tas, ka katram mums šis laiks ir noteikti savādāks, bet man šis laiks ir 11 vakarā. Ja es nebūšu gultā un aizmigusi, tad es noteikti tieši kaut ko uzgraustu. Noteikti. Labu apetīti. Vienkārši, tas ir vienkārši kā likums. Tāpēc es cenšos kaut kādas arī filmas neskatīties, tā, lai man sanāk 11. vēl būt augšā. Ja es būšu jau tāda pusaizmīgus, es, protams, ka nekāpšu no tās gultas ārā, bet ja es būšu tāda, ka, es tur kaut ko tagad 10. vakarā sākšu skatīties, es iešu pie tā ledusskapja un es kaut ko izvilkšu no viņa, vai tas būs, tā nebūs šokolāde, bet vienalga, tas būs kaut kāds ēdiens, kas man nav nepieciešams. Un jā, tāpēc labākais lifehacks ir iet gulēt vienkārši laicīgi, kad pirms ir nostrādājis, tas, kad, beidzās enerģija, jāuzlādējās, kaut kas baigi prasās. Tas tāds arī ir. Jā, jā. Ilva man droši vien nepiekritīs kā uzturu speciālists, bet ļoti liela nozīme ir ne tikai, man pēc manas pašas personīgās pieredzes, jā, man neviens nepateiks, ka, teiksim, veselīgais svars ir kalorijas iekšā, kalorijas nodedzinātās. Mēs tik perfekti ar savu, es jau laidīšu pie vārda, bet es pabeigšu. Viss Ilva tagad izslēdās. Cilvēks tik skaisti ar savām domām pasaka, kā ķermenim ir jārīkojās, ka tas ķermenis tā arī darīs. Ja es ēdīšu kūkas ar domu, ārprāts, kā man nāk svars klāt no tām kūkām, man viņš pienāks. Ja es vienkārši ēdu kūku kā kūku, jā, pienāk, bet tas nav mazāk. Tāpēc, kad mēs vienkārši, kāpēc cilvēkiem sākās kaut kādas psihosomatiskās izpausmes bez maz vai, jā, tātad viss cukurs man ir kaitīgs. Tu 10 gadus stāstīs, ka cukurs tev ir kaitīgs, tas ķermenis tev sāks noticēt, un tev sāks mesties pumpas, un tev sāks lipt ciet asinsvadi, un vēl nezinu kas, tāpēc, ka tu programmē, tu saki, un tavs ķermenis dzird un klausās. Ines, es tev pilnībā piekrītu, jo es aizgāju mācīties tikai tāpēc, tas bija priekš sevis, jo tātad, es iemācījos, apmēram, kā ir pareizi jāēt, un tad ir realitāte, kāpēc tas nestrādā? Kāpēc man gribās, jā? Un to pusfāzi arī es esmu apēdusi tur riktīgi olbaltumvielām, jā, bagātas tās vakariņas, jā. Un tad es sāku, jā, skatīties dziļāk un īstenībā tikai nesen es arī izstrādāju pārliecības, kuras man, ja es nemaldos, 2017. gadā vienā dermatoloģija teica, cukuram ne, laktoze ne, glutens ne, neko netēst un viss, un tas tev ir, un arī, tā akne un tās viss. Un man likās, tagad es ēdu tos izstrādātās pārliecības, ka es varu ēst visu, tā kā pēc sajūtām atkal tur neaizejot. Man viss ir kārtībā, tādā ziņā es tev pilnībā piekrītu tas, ka, kaut kādām zināšanām ir jābūt par labiem taukiem, sliktiem, par proteīniem un tā, bet tas, ka, kā es teicu, tas, ka es zinu, kā pareizi ēt, man pilnībā neko nedeva. Tā kā tu atkal ar prātu, tu zini visu, bet iekšēji tu vispār nejūti un nesaproti, kas tev ir vajadzīgs.
Nu jā, un ļoti bieži jau tas, tas padoms no tiem spečukiem ir tāds tātad pienam nē, cukuram nē un glutēnam nē, tāpēc, ka tas ir galvenie 3, ja, kas var kaut ko izraisīt. Nu, man arī lielajam puikam, kuram pusaudzisnis nāca ar akni, nu, viņam arī to pateica. Nu, un es tad te jēdzos bļāviens ar tiem 3 bērniem, no kuriem viens neēd tagad glutēnu. Nu, 2 mēnešus es jēdzos, un viņam nebija pilnīgi absolūti nekādas izmaiņas. Nu, un tā kā viņš pa kluso ēda cukuru uz pienu, dzēra. Arī baigi nepalīdzēja. Un tagad, 2 gadus vēlāk, kad es jau esmu sākus cukuru slēpt savā skapī un regulāri atrodu savas gultdrēbes piebērts ar cukuru, tagad pēkšņi viņš izdomāja tā, jā, nu vispār es pienu tagad neesmu dzēris kādu laiku un pasties, nu normālāk tā seja sāda paliek. Tā kā tas arī ir tāds no sērijas dakteris, lai dabūtu rezultātus, vai nokatojam nost visus 3, un tad jau kāds jau tur palīdzēs no sērijas, jā. Un jā, to glutēnu tiešām tagad, nu, man liekas, sprauž priekšā pakaļā, vajag vai nevajag. Bet glutēns vainīgais. Bet jā, nu, teiksim, nu, traki, nu, īstenībā man ir tik ļoti daudz bijuši visādi limitējoši uzskati par šo te tēmu. Un viens tāds absolūti kreizīgākais bija, tur ir atkal backstories jāzina, nu, tātad mani vecāki izšķirās, kad man bija 3 gadi. Un mana mamma visu laiku ir teikusi, kad viņi izšķīrās, tāpēc, ka viņa palika resna. Nu, viņai tur nebija tur 300 kilogrami, jā, nu, pēkšņi, jā. Bet, nu, protams, pēc 2 bērniem un 10 gadiem, jā, nu, tu nevar izstīties kā 12. klasē, kā Ila teica. Un tas visu laiku ir man bijis tāds, nu, tā kā programmēts iekšā, ja, tā tad viss palika resna, izšķīrās, aizgāja, ķēms tāds. Un man, tad, kad piedzima tur tie bērni, pēc pirmā vēl tas svars kaut kā, nu, tur tā, nu, es saku, jā, 15 aizgāja, 10 palika, nu, tur 8, 10 tur visu laiku mainījās. Pēc otrā bērna es arī pieņēmos par 25 kilogramiem, un nu, viņi tā kā neaizgāja apakaļ tāpatās tā kā pēc pirmā. Nu, pirmkārt, jo man visu laiku ir teikts, ka pēc otrā bērna svaru nevar zaudēt, tas ir viens, bet otrs, es darīju visu kaut ko. Bet es darīju visu kaut ko, viens solis uz priekšu, viens atpakaļ. Un es, teiksim, es sāku veselīgi ēst, es pārstāju kustēties. Es sāku kustēties, es sāku kaut kādas fiņas rīt, vai arī pārstāju ūdeni dzert. Jā, viss, kas man ir zināms, es kaut kur visu laiku tiešām viens solis uz priekšu, viens atpakaļ. Un tad, strādājot, paldies, Ilze, ka bija klāt, lai forši vakariņš. Tātad es šo te lieko svaru izmantoju kā tādu no sērijas mīlestības pierādījums no vīra. Protams, ne jau ar prātu, bet zemapziņā. Nu, visu laiku bija kaut kāds tāds, nu, tā, 2 bērni ir, tusnis arī ir klāts, bet viņš paliek. Nu, tā tad es paties esmu tik forša, ka mani var mīlēt arī tad, ja es esmu rasna. Un, pilnīgs, pardon my French, vienkārši mindfucks, nu. Bet jā, nu, tās tie limitējošie visādi fiņas mūs te aplido, un es jau varētu teikt, nu, bāc būt, es toreiz zinājusi tās tehnikas, ko es tagad pārvaldu, jo ārprāts. Vienkārši viena sesija pati sev uztaisi un viss kārtībā.
Bet, nu jā, nu nebija. Nu, tagad ir sesijas un tehnikas, bet tā ir tiešām tāda tēma, jo pēc idejas jau man, man taču vajadzētu gribēt būt atpakaļ formā, teiksim, ja, un vīram, lai ir superīgā sieva, un nē, pilnīgi pretējais, redz mīlestības apliecinājums un pierādījums. Un kam tad? Droši vien ne jau man, bet mammai. Vēl dziļāk ielienot iekšā, jā. Un tā kā jā, es visādiem brīnumiem esmu gājis cauri. Nu re, vai jums ir kādi jautājumi vai kādi komentāri vai ieteikumi? Čatiņā. Nu jā, ja īsti nav ko ieteikt un piebilst, tad principā mēs varam ļoti skaisti beigt, paturot prātā to, kā pirmais solis apzināties, otrais solis negraust sevi, ja tu būtu varējusi sevi pieķert ātrāk, tu to būtu izdarījusi, un trešais solis, jā, vai man to vajag? Un viss, es varu garantēt, jo to es tiešām esmu izmantojusi diezgan regulāri savā laikā. Un vienkārši 90% gadījumu tev tiešām būs tā iekšējā atbilde nevajag. Un pāriet tā vēlme. Un tajos 10%, kad ir man atbilde, jā, vajag, nu tad es arī paņemu un apēdu, jo man vajag un viss. Un tā, starp citu, arī ir tāda ļoti forša saiknes veidošana ar sevi, jo tu sāc sev uzticēties. Jo ļoti bieži jau mēs nemaz to sevi, mēs esam tā kā pazaudējuši to saikni ar sevi. Un mēs tikai sakojam ieteikumiem un noteikumiem un tur programmām un tam līdzīgi, un mēs strādājam pret sevi. Bet ļoti bieži jau tie programmas veidotāji, īpaši tie, kas ir iefilmējuši kursiņu pirms 10 gadiem, informācija noteikti ir noderīga, bet cilvēks jau nezina, kas tavs ķīmiskais sastāvs, tavi vitamīni, kas tev ir un viss pārējais, jā. Viņi jau to nezina, un tu katru dienu iestaisīt analīzes, lai zinātu, kas tev ir nepieciešams, tas ir arī bišķi traku. Tāpēc tā spēja ieklausīties, kas tev ir tiešām vajadzīgs, tas ir tāds ļoti, ļoti apsveicams solis patiesībā. Man skatījās, ka Aiga kaut ko gribēs. Kāda Aiga bļāviens? Kas ar mani notiek? Es nesaprotu. Nē, vajag labi tā pateici. Jā. Es nebiju taisījis, 2 gadus analīzes, un jau pirms es aizgāju taisīt, es jau jūtu, ka tas nebūs labi. Es jau sāku koriģēt savu ēšanu, bet beigās jau viss būs labi. Viss būs labi. Tā apzinātība. Tevi ieklausīšanās. Vienkārši uzķert šito, taču ir forši. Lai tas paliek un jā, būs labi. Jā. Paldies. Superīgi. Paldies par būšanu kopā. Tāda nopietnā tēma 1. aprīlī. Bet, es domāju, ir ļoti noderīga tēma tagad tieši pirms vasaras visiem barbekju un tusiņiem un busiņiem. Diezgan tāda noderīga tēma. Jā, nekur neaizmuksim no tās apzināšanās un apzinātības. Jā, paldies. Pat vien būsim. Labi. Paldies jums. Paldies. Un tiekamies 1. maijā.
Labi, un droši, ja ir kaut kādi jautājumi, vienmēr var man rakstīt privāti un prasīt, bet es domāju, šis ir tāds foršs veids, kā var parunāt par tēmām, varam dzirdēt ieteikumus no viena no otras arī par šīm te tēmām un forši. Man patīk. Labi, paldies jums, lai superīgs vakariņš un tiekamies kaut kur. Ar tā.